Labrīt, šajā augstajā rītā, ārā ir 20 grādi mīnus, un gribu šajā augstajā rītā jums mazliet pastāstīt, kā jau redzat, par šo transporta līdzekli, kas ir mopēds Voņana VJ50 Luxe, kas izmaksāja kaut kur apmēram pāri pa 500 eiro, pastāstīt par viņa plusiem un mīnusiem, un noņemt tās sliktās atsauksmes, kas ir veltītas internetos uz viņu. Tātad, ko tad mēs ar ko sāksim? Šo tehniku es iegādājos 4 gadi atpakaļ savām vajadzībām, jau tā kā kaut ko lielāku atļauties nevarēja, izvēle palika uz šo. Man pirms viņa bija 2 skūteri, viens no viņiem Honda, bet konstatēju pēc dažiem braucieniem, ka viņš ir labs, bet nav domāts lauku ceļiem. Kāpēc? Tas ir apmēram līdzinās, kad mēs iegādājamies sev puteksūcēju un velkam viņu par zemi. Viņam ir izdomāts tā pašdzese, izpūtējis ir ļoti zemu ceļam, un visi tie putekļi, pretim braucošās mašīnas putekļi, tiek sūkti visi gaisa filtrā. Nestrādā vairs ne kurbulītis, kā saka, kājas starterītis, un bieži jāmaina filtri. Tad pastāstīšu par šo tehniku. Tātad, kā jau teicu, iegādājos 4 gadi atpakaļ, un ar viņu es esmu nobraucis, jau varbūt šeit redzams, jau ir, mēģināšu parādīt, 16, var teikt, turpat 17,000 kilometri, un godīgi sakot, neesmu nožēlojis. Ir savi plusi, ir savi mīnusi, bet, kas var atļauties kaut ko dārgāku vai lepnāku, katram ir sava izvēle. Ko tad es gribu teikt? Pievērsties pirmais uz tiem saucamiem mīnusiem. Tie mīnusi vairāk ir domāti tiem, kas dzīvo laukos, kam nav tie asfalti. Bet, ja kas dzīvo kaut kur piepilsētā vai kāda vecākā gadījuma ļaudis, kam vajadzīgi tur aizbraukt līdz veikaliņam, līdz mežiņam, tādās mazās lietās, tad tie mīnusi arī varētu būt nebūt. Ko pastāstīsim vismaz par šī transporta līdzekļa amortizatoriem. Amortizatori, godīgi sakot, tiešām nekur neder. Jau esmu nomainījis apmēram kādu 4-5, kas izmaksā, kaut kur pie 40 eiro. Nācās meklēt kāda cita modeļa, pagaidām kalpo. Nākamais mums ir ķēde. Arī tur bija jāmeklē kaut kas cits, jo, pie mazākās slodzes viņš taipījās. Noregulēt viņu nevar, viņam kaut kā nesapas tie zobi. Esmu ielicis arī papildus, viņam oriģinālais nāca 14 velkošā zvaigznīte, ieliku 16, un šitā tehnika man iet apmēram 85–87 km/h. Nākamais, kas būtu mīnus, tas mums ir šeit karburators, kas jau arī tāds, nebija oriģinālais īsti labs. Mēģināšu jums tā sīkāk parādīt no otras puses. Redziet, šeit ir karburators no otras puses, te būs laikam labāk redzams. Oriģinālais nāca, šeit ir tāda kliņķītis, kas nāca uz augšu, lai saucamais, lai palaistu augšā un lejā, lai iedarbinātu. Vienu jauku brīdi paceļoties augšā, viņam iekšā nāk tāda mēlīte, kas knapi turās uz tādas, kātiņa, kas iekrit iekšā, kad tu brauc un tev iet un pēkšņi laid, un viņš tev nevar vairs palaist, sāc brīnīties, kas viņu notic, kāpēc viņš vairs nav palaidzams. Ko var teikt? Kad jau kaut ko domā, ko teikt, tad jau viss izdodas, bet, kad sāk stāstīt, tad tā kā ir. Kā parasti ir, tā kaut kā apmēram. Nākamais ir gaisa filtrs. Šeit, kā redzēt,
varbūt nojautīsiet, ka tas ir viss pārtaisīts. Oriģinālais viņam nāca. Tur iekšā nāk tāda šļauka no karburatora, tad nāk iekšā trumulis, kura nāk iekšā gaisa filtris, un tas viss aiziet te augšā uz sēdekli. Un kontrolēt viņu nevar. Pāriesim mazliet uz otru pusi. Jā. Un, lai tiktu viņam iekšā klāti, mēs vispirms apsamies caur aizmugurējo sēdeklī, cik tur daudz ir putekļi, tad varam apmēram konstatēt, cik mums ir iekšā tīrs gaisa filtris. Lai to visu izņemtu, vajadzīgs noņemt šis vāks, noņemt akumulātoru, izretināt visus, izšķetināt vadus, kas tur iekšā ir salikti, tad ņemam no karburatora nost gumiju, velkam ārā, tad visu lokam velkam ārā, ņemam gaisa filtru, mazgājam. Nu, tas nebūtu tā sevišķi grūti, bet lai to visu dabūtu ielocīt un lai precīzi ielikt tai bundulī saucamajā apvalkā gaisa filtru, nu, tur aizņēma laiku, tur vairākas reizes, ja viņš mazliet šķībāks, tad mums tas gaiss nenāk un nekā tur tāds čiks vien ir. Nu, kas tā vēl mums? Te jūs redziet, priekšējais vējstiklis aizsargs, vislaba lieta, nu, tāpat rudeni nāk tās mušas vai lietus, tad no viss ir sejā, visi krūtīs, vējš tomēr aizsargā. Oriģinālais šis stiklis nav, šis ir no, cik, ja nesamelošu, no 350 tās javas izgriezts un pielāgots, nu. Oriģinālajam, lai cik es centos likt visādas gumijas pie mazākām bendrēm, viņš vienkārši izjuka lupatās. Nākamais mīnus, kas būtu, tas ir riepas, slavenas riepas. Tās arī sezonā es esmu nomainījis pa 3-4. Tā ir pata riepa un kamera ir, nu, tikpat kā zābaks bez kaut kādiem maudiem. Nu, un tad beigās nolēmu, cik tad es ilgi tā tērējos, un tad no AB Moto, ne no AB Moto, bet no www Moto lietas, es iegādājos vācu Heidenau Enduro riepas, kas salīdzinot ar ķīniešu riepām, ir 4-5 reizes biezākas. Nu, jau tagad ilgi, jau savu laiku braucu, nu, nekādas problēmas, vienkārši no viņas ir tik biezas, ka diezgan grūti bija uzmaukt. Nu, kas tam mums te vēl tāds, kas nu tāds būtu jāpiedomā? Nu, priekšstats jau ir savādāks, tur internetā lasot, tur mēs nopirkām, uzsēdāmies 5, nolaidām no kalna, izjuka, nu, ķīnietis nav labs, ķīnietis ir slikts, bet ja palasot arī un tāds skatoties apkārt cilvēkiem, arī ir tādi komentāri, ka, nu, mēs nopirkām vācu mopēdu vai skūteri, uzkāpām un devām virsā 80 km/h, nu, un viņš mums izjuka tā, ka, nu, vairs neņēma remonts pretī. Nu, ko lai saka, viss jau atkarīgs no cilvēka, kā viņš pa viņu rūpēsies. Ja jau kaut kāds bagātā mamma, papu nopērk dēlam transporta līdzi, ko viņam kādas pāris stundas papriecāties, nu, tā paši domājat. Ir jau arī cilvēki, kā tā tauta ķīnieši ir izdomājuši kaut ko tādiem cilvēkiem, tam līmenim, kas jau nu var atļauties. Detaļas viņam nav dārgas, pieejamas. Var nav obligāti jābrauc uz veikalu, var ieiet internetā, pasūtīt, jums iznāks caur pastu. Bišķi piemaksāsiet pa pasta izdevumiem, nu nekas jau nav slikts. Šeit redziet arī tieši ir priekšējās dugas, kas tiešām ir izturīgas. Cik reizes nav glābušas, ja jūs krītat vai kā, tad nu, jūs būsat droši, ka šis mopēds jums neuzkritīs virsā vai motors neapdedzinās kājas. Tā kā, nu, kas vēl te mums ir? Redziet, aizmugurējais bagažnieks, kas jau spīdīgais un kājas turētāji. Nu, tur arī, ja tā kaste ir virsā, tad jācenš vairāk viņu turēt uz sēdekli. Ja neta pie mazākās bedres, viņš vienkārši konstatēsiet kaut kur galā, ka viņa jums nav, jo viņš ir skaisti izskatās, bet viņš ir plāns tikpat kā papīrs. Nu, tur arī meklējot cita mopēdu modeļa kaut ko stingrāku, nu, un apmēram pielāgoju. Nu, vēl viens kāds mīnus ir tas, ka nav tā kā tehnikai
Krievu laikos, kad tas transporta līdzeklis bija no rāmja, no trubām, bet šis ir tāds vienkārši salikts no tādām plāksnēm. Bet tas arī nav nekāds sīkums. Redziet, riepas nav spieķu, nebūs jāuztrauc, ka kaut kur izlocīsies, nebūs jāņemas ar stundām viņus regulēt. Nu, kā jau teicu, nopirku viņu 4 gadus atpakaļ. Un es ar viņu nopirku savām vajadzībām, jo tomēr šis ir lēts laiks, ka, ja tev nav sava transporta, ja tev kaut kur jābrauc uz darbu, tu nebūs jau tā, ka tev kāds brauks pakaļ. Tev nav, tad, tas sēdz mājām, kūko un graus, kā saka, nagus. Nobraucu es visu cauru gadu 365 dienas gadā, vai tur plus 30, vai mīnus 30, vai vējš, vai putenis. Vienīgais ziemā jālaiž kājas par zemi, tā nevar tā slaidi laist. Tā mēģināšu apmēram parādīt, kaut gan jau tāpat varēs veikala apstīties. Kā saka, tas mopeds ir domāts tā, kā saka, kā konstruktors. Nopērciet un tālāk dataisiet paši, pielieciet. Un kas to vēl par to gaisa filtru, ko es gribu teikt. Šeit, redziet, karburators ir, kas ir paši iztaisīts. Šeit ir veikalā nopirkus tā saucamo parasto tādu kā piltuvīte, ir ar metāla sietiņu gaisa filtrs ar nulles gaisa piespiedi, kam nav nekādas sevišķas piepūles, lai viltu gaisu. Un nopirku tādas trubas, kas ir domātas plasmasa kanalizācijām, iztaisīju tādu līkumiņu, saliku, un atliek tikai šito visu, redziet, tāda skrūve diezgan palks, atliek tikai visu te noskrūvēt, izskalot, atkal izskaltēt, ieplūst un brauc. Ja uz ceļa esat, vienkārši noskrūvējat, izpūšat, birstīt iztīrat, un brauciet tālāk, nekāda problēma. Skrūves vienīgais, tās visas skrūves, kas jums viņam ir, nav labi daudz viņas skrūvēt, viņas tomēr ir alumīnija, vītnes viņam netur, bet visā visumā, kā mīļie skatītāji, kas jau varbūt ir aizdomājušies pirkt vai nepirkt, iesaku, nenožēlosiet. Kā jau teicu, tie mīnusi vairāk domāt lauku ceļiem, un tāda tehnika, ir prātīgiem cilvēkiem domāt. Tā kā, to, ko tur raksta internetā, sevišķi neņemiet galvā, jo, kā saka, kam jau nav galvas un smadzenes un nekāda mīlestība pret tehniku, tā jau viņam arī nav pret mīlestība pāri pret kaut ko citu. Tāds diezgan drēgnis paaugsts. Man būs liels prieks, ja kāds būs ieinteresēts, ka to, ko es rādu un stāstu, varbūt kādam kaut kas iepatiksies, varbūt kāds gribēs kaut ko zināt vēl par šo tehniku. Varbūt, atslēgas nav, man tikko jau es atbraucu uz savām vietām, kur vajadzēja atbraukt. Palaišanas nekādas problēmas nav, vienīgais, nav ieteicams uzreiz tā augstā garaža izvilkt un darbināt. Attaisām, kas ir jātaisa, vaļā, bišķi pakurbulējam, un tad slēžam vaļā, un viss. Braucam godīgi, netrakojam, un tiekam visur tur, kur jau tiek visi tie ar tiem lepniem braucam. Tā kā būtu, vēl parādīs tā mazliet rakursā. Redziet, kā jau teicu, tas ir Vaņa un Vēja luks, nav dārgi, ir var dabūt lētāk. Vasaras izpriecām varbūt kaut kur pabraukāt pa mežu, izjust dabu, vējiņu. Tiesības, protams, vajag, apdrošināšanu vajag. Pats bija spiests, jo apturēja jau kaut kur visur, kad gāja apdrošināt, teica, jums jau nevajag apdrošināšanu, viņām tiesības nevajag. Bet priekšs tāds, kad nekas tur nav. Redziet, tā kā sāk paliek augsti mazliet. Ja jau kas interesē, man var arī redzēt Facebookā, uzrakstiet Jānis Vilis, liekiet komentārus, liekiet laikus. Ja kaut kas slikts sakām, sakiet, katram jau savs. Tā kā,
Pagaidām, ko es gribu teikt, nu vēl bākā iet kaut kur apmēram 7 kilometri, 7 litri degvielas. Un viņš apmēram pietiek uz kaut kādiem, nu rēķiniet, tā, nu apmēram uz 400 kilometriem, nu kaut kādi 1,5–2 litri man aiziet apmēram uz 150–200 kilometriem. Nu kā, nu tā kā, ja kaut kas interesē, rakstiet, zvaniet. Un tā tālāk, nu ko, kā jau saka, pagaidām kaut kā tā. Gribu pagaidām atvadīties līdz nākamai reizei. Visu labu, jūsu kanāls Sirdspūksti. Atā!